trofiju. Lucidus es vismaz gaidu visu gadu, kā viņš beidzās, tā es gaidu pa jaunam, jo šeit ir, varētu pat teikt, kaut kāda īpaša aura, kaut kāda tāda sevišķa atmosfēra, gan visi tie patīkamie pārsteigumi, gan visas grūtības. Katru gadu braucot uz šejieni, protams, man ir plānā tas, ka šīs ir sacensības. Vienalga, vai es braucu kā ABB pārstāvis, vai es sacenšos pret citiem, galvenās doma tomēr ir sacensības. Protams, es braucu šeit pārstāvēt savu uzņēmumu, pastāstīt to, kas mums ir jauns, kādas aktualitātes ir tirgū vai kādas ir tendences, bet tomēr šīs ir sacensības, un galā, kā tu pats teici, tad tomēr mēs visi esam kaut kādā brīdī konkurenti. Tās ekspektācijas, ko komandas biedri gaidīja no pasākuma sākumā, visi bija ļoti nobijušies. Ja ir tā pirmā reize ir pirmā reize, kā mēs visi zinām, un man arī bija satraukums, kā tagad būs un tā, bet par cik es vienreiz jau biju šo te gājis cauri, tad es zināju, ka tur ir tās leģendas un pārējās lietas, bet bija satraukums, un komandas biedri bija satraukušies par to, bet tagad ir ļoti, ļoti priecīgi. Principā man likās, ka šogad mēs izdomājām tā, ka mēs sagatavosimies jau laicīgi, izpētīsim visu to plānu un sadalīsim pienākumus, jo mums jāstrādā kā komandai. Un tas komandas darbs arī atmaksājas to, kad katrs zina, kas viņam ir jādara, un kad mēs piestājamies, mēs skrienam, mēs esam ātri, izveicīgi un mēs pieņemam lēmumus un nebalstamies uz kaut kādiem, ko dara mūsu pretinieki vai kur mums jābrauc. Mēs pieņemam lēmumus tīri stratēģiski un kopā kā komanda. Šogad vienā mirklī bija tādas pārdomas, kas būs aiz tiem krūmiem. Pilots brauca diezgan tā profesionāli, jā, un man kā neprofesionālim tas tādu radīja bažas, bet no otras puses padomā, ka cilvēks to dara profesionāli, viņš zina, ko viņš dara. Tā kā viens posma moments pa mežu bija tāds, kas tā kā bišķi stingrāk pie rokturiem vajag pieturēties, bet pārējā laikā nē. It kā izlikās sākumā, kad ir vieglāks, bet faktiski izrādījās dēļ tiem dabas apstākļiem, kas pirms tam bijuši daudz grūtāks, daudz vairāk mašīnas iestiga, bija jānodarbojās ar viņu izvilkšanu. Ziniet, noteikti ir tas sacensību gars, tas ir darbs. Sākumā varbūt tas tā likās kā process, bet pēc tam, tad, kad jau ir tie pirmie punkti sasniegti, un jūt, ka labi padodās un komanda ļoti labi strādā, tad viņš aug laika gaitā ar katru šo punktu un tā kā pieaug un tas jūt, kad ja veicās, tad viņš nekrīt un tad visu laiku gribās vairāk, ātrāk un virzīties. Man patīk braukt uz šejieni, jo šis pasākums dod tev iespēju satikt arī pirmkārt jau klientus, ar kuriem ikdienā tu it kā komunicē, bet šeit tu vari atvērties citā līmenī, jo jūs strādājat zem tādiem kā pastiprinātiem apstākļiem, vai ne? Mēs esam dubļos, mums ir jāpieņem lēmumi kopā kā komandai, un nav daudz laika domāt, viennozīmīgi, jo katra kļūda maksā laiku. Un šeit tu izbaudi to sportisko garu, tomēr katram mums ir uzņēmuma arī sava vēlme pārstāvēt sevi, un mēs vēlamies būt labākie katrā ziņā. Sajūtas tikt izsauktai pēdējai komandai uz apbalvošanu fantastiskas, jo mēs tā kā cerējām, ka mēs varētu būt varbūt pieciniekā. Tad jau, kad tas trīnieks tojās, varbūt trīniekā. Un tā kā mēs izdzirdējām, ka mēs neesam otrie, tad jau tas vilnis aizgāja. Tās emocijas un viss, un tur jau sēdēja un gaidīja to
to brīdi, un visi jau tur viens no komandas partneriem jau klapē pirkstus, otrs tīrina kāju. Un tā, bet emocijas fantastiskas.